Neparasts sporta pasākums notika Daugavpils 3. vidusskolā projekta Sporto visa klase ietvaros, kuru atbalstīja Latvijas Olimpiskā komiteja. 3. vidusskolas 3. klases audzēkņi kļuva par projekta dalībniekiem. Ideja ir ļoti vienkārša. Šodien daudzi bērni spēlējas nevis ar bumbu mājas pagalmā, bet ar datoru sēžot dzīvoklī. Un tas ir viens no cēloņiem, kāpēc pasliktinās bērnu veselība. Mēs visi zinām diskusiju, kas ir ilgusi sabiedrībā, īpaši sporta sabiedrībā, kas ir saistīta ar bērnu mazkustīgu dzīvesveidu, ar to, ka bērniem pietrūkst fiziskās aktivitātes, īpaši sākuma skolā, ar to, ka saskaņā ar statistikas rādītājiem ir iezīmējušās ārkārtīgi neveselīgas tendences un negatīvas, kā bērnu nepareiza stāja, kā bērnu liekais svars. Un arī uzrunājot pašus bērnus, izrādās, ka daudziem trūkst motivācijas nodarboties ar sporta aktivitātēm. Akcijā piedalās Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Valmieras un Ventspils 3. klašu skolēni. Pieteikumus rakstīja 6 Daugavpils skolas. Par aktivitāti un sasniegumiem sportā atbalstīja tikai 3. vidusskolas audzēkņus. Projekta ietvaros klasē būs sporta stundas 4 reizes nedēļā. 1 reizi baseinā un vēl klasē būs sava sporta patronese. Eiropas čempione brīvajā cīņā, labākā Latvijas sportiste 2013. gadā Anastasija Grigorjeva. Tiešām mana bērnība nebija tik bagāta ar kaut kādiem sporta nodarbībām, jo es augu tādā rajonā, kur vienīgās izprieces bija tiešām strādāt dārzā. Un tāpēc, kad tikko tika atvērta sporta skolā mūsu rajonā, es uzreiz aizmuku uz tām nodarbībām, kuras bija. Jo man bija vienalga, ar ko nodarboties, galvenais, lai es tiktu sportā. Uzsākot projektu, dalībniekiem bija medicīniskā izmeklēšana. Mācību gada beigās mediķi atkal pārbaudīs skolēnu veselības stāvokli. Organizatori cer, ka rezultāti palīdzēs pārliecināt, ka 2 sporta stundas nedēļā bērniem ir par maz. Bet cik lielā mērā Daugavpils skolas ir gatavas palielināt sporta stundu skaitu? Jau iepriekšējā mācību gadā mēs izskatījām teorētisko iespēju ieviest 3. sporta stundu katrā skolā, un jāsaka, ka šāda fiziskā iespēja ir. Kaut arī daudzu skolu sporta zāles būtu jārenovē, un mēs kopā ar Domes attīstības departamentu esam izstrādājuši investīciju plānu, kurā arī ir iekļautas sporta zāļu renovācija. Ļoti ceram, ka Eiropas fondi, kā bija solījuši, piešķirs nepieciešamos līdzekļus, un mēs arī varēsim īstenot šo ieceru. Latvijas Olimpiskās komitejas vadība solīja, ka projekts turpināsies arī nākamgad.